Debes Tēvs, Tev ir svarīgs mazums, un Tev ir svarīgs lielums, mans Dievs. Un labi, Dievs, kungs, ka Tava sēkla ir dzīva, Dievs, kungs, pilna, Dievs, kungs, bezgalīga potenciāla. Izvērst to, Dievs, kungs, tajā liktenīgajā stundā, kad, Dievs, kungs, šī sēkla, Dievs, kungs, pieteiks savus pilnvars no debesīm Latvijai. Paldies, Dievs, kungs, ka mēs esam īstajā vietā un mēs iestājamies par šo zemi Tavā vārdā, mans kungs. Viscēlākajā un vislielākajā un spēcīgākajā autoritātes spēkā, Dievs, mēs apgalvojam, šī zeme pieder Tev, mans Dievs. Mēs to nepiesarmināmies, Dievs, kungs, mēs to vienkārši atdodam Tavā pāraudzībā, Jēzu. Halleluja, lai Tev ir gods un slava par visu to, ko Tu šai zemē esi nolēmis darīt, mans Dievs. Mēs esam Tavu interešu pārstāvi, Dievs, kungs, un mēs esam svētība Latvijai, mans Dievs. Mēs esam vajadzīgi Latvijai, jo mūsos dzīvo varenais kungs, Jēzus. Tas esi Tu, kungs. Paldies Tev par šo pārstāvniecību šai zemē. Tā varbūt ir norakstīta lielo valstu acīs, Dievs, kungs, un vērā neņemama, bet Tu esi mūsu autoritāte, un viņam ar to būs jārēķinās. Viņam ar to būs jārēķinās, ka mazā Latvijā nogranda lielā Dieva balss. Slavu Tev, Tēvs, slavu par Tavu sirdi, Dievs, kungs, kas ir glābjoša. Paldies, ka Tev ir labi nodomi par katru cilvēku, Dievs. Tu viņus esi radījis kā vērtību sev. Kā vērtību sev mēs gribam, lai Tu Latviju paņem sev. Lai Tu paņem šos cilvēkus. Latvija atdod savus cilvēkus Dievam. Atdod savus bērnus nevis iznīcībai, bet atdod Dievam glābšanai. Netur to savās skavās. Netur to savā egoismā ciet. Netur atlaid. Tu esi tikai laicīgs iestādījums. Atlaid tos mūžībai. Atlaid tos mūžībai. Lai visi pieder debesīm un kungam. Jēzus vārdā. Šis laiks ir izaicinošs, Dievs, kungs. Tumsa sabiezē savā naidā un intensitātē. Pasaule paliek stulba, bet debesis tādas nav. Paldies, ka Tu apgaismo draudzi. Paldies, ka Tu dod tai gudrību un svēto ar patiesību, mans Dievs. Es Tev ļoti lūdzu, lai mūsu sensori iekšējie, mūsu ticības, Dievs, kungs, jutekļi būtu orientēti uz patiesības izjūtu, mans Dievs. Mēs varam daudz ko nesaprast, bet mums galvenais ir apzināties, ka Tu esi ar mums un pār mums, Jēzu. Paldies Tev par visu to, Dievs, kungs. Paldies, kungs, ka Tu esi izvēlējies nepilnīgs cilvēks dzīvot tajos kā pilnība, mans Dievs. Paldies, ka Tu esi pacietības pilns. Paldies, ka Tu mūs mīli tāds, kāds mēs esam. Mums varbūt pašiem katram ir problēmas ar to, Dievs, bet tas nav svarīgi. Tu esi augstākā instance, Tu esi mīlestības iestādījums un avots un punkts, mans Dievs. Tu esi mūsu starts un finišs, Dievs, kungs, tas saucās mīlestība. Tevis dēļ ir vērts dzīvot uz visiem laikiem, uz visiem mūžiem. Kristus vārdā es Tev ļoti lūdzu. Ņem savu pāraudzību par šo zemi, Dievs, kungs, lai to nenobradā, Dievs, kungs, kaut kāds militārs, rupšs, brutāls zābaks, mans Dievs, es Tev ļoti lūdzu, jo mums vajadzīga nenobradāmā Dieva, Dievs, kungs, klātbūtne šajā mazajā zemē, Dievs, kungs, šajā Eiropas nomalē, šajā Eiropas provincē, Dievs, kungs, mums vajag Tavu karaliskumu, mums vajag Tavu ķēnišķīgumu, mums vajag, Dievs, kungs, lai Tu piesaki savus pilnvars kā vēl nekad, Dievs, kungs, vēsturē šai zemē. Es Tev ļoti lūdzu, Dievs, kungs. Ir iets un būts, Dievs, kungs, bet es Tev ļoti lūdzu, piedod tautas grēkus. Piedod, Dievs, kungs, viņu muļķību, Dievs, kungs. Piedod viņu noslīdi sānis, mans Dievs. Piedod un atgriez viņus uz patiesības ceļa, uz stabila dzīves ceļa, Dievs. Uz patiesības un gaismas ceļa, Dievs, kungs. Uz gudrības un mīlestības ceļa, Jēzu. Es Tev ļoti lūdzu, Dievs. Es Tev ļoti lūdzu runāt caur baznīcu tā kā vēl nekad. Runāt savu ietekmu un iespaidu. Pacel savu balsi, Dievs, kungs. Pacel viņu triumfā, Dievs, kungs. Pacel viņu tā, kā Tu vēl nekad to neesi darījis šai vietā, Dievs. Es Tev ļoti lūdzu. Es Tev ļoti lūdzu, lai mēs nesamērojam ar to, cik katrā draudzē ir cilvēki. Mums ir svarīgs potenciāls, Dievs. Tev ir svarīgs potenciāls, ko Tu esi ieguldījis katrā savā dzīvē akmenī, Dievs. Jēzus Kristus vārdā. Es Tev ļoti lūdzu, lai uzzied draudz, Dievs, kungs, Latvijā. Lai viņi uzzied, Dievs, kungs, un sāk smaržot. Nevis smirda savu kritiku un notiesāšanu, Dievs. Jēzus Kristus vārdā. Mums vajag augšup celšanu. Mums vajag celsmi, Dievs, kungs, tāpēc, ka Tu esi tas, kas audzē, un Tu esi tas, kas ceļ, mans Dievs. Mums vajag krietnus vārdus, mums vajag operēt ar krietniem vārdiem, kas draudzi ceļ, nevis nomuši līdz pīšļiem, Dievs. Mums nevajag pieputukļotu gaisu, Dievs. Mums nevajag tūkstnešiem smiltīm pieblīvētu gaisu. Mums vajag svaigu gaisu no Tevis. Tu esi mūsu svētuma vējš, mans Dievs. Tu esi dzīvības dvaša, Dievs, kungs. Tu esi tīradnis, Dievs, Jēzus Kristus vārdā, bez piemaisījumiem, mans Dievs.
Paldies, ka tu mūs esi ierēmējis savā zelta ietvarā, mans Dievs. Tu esi nolicis mūs pie savas sirds, mans Dievs, kā augstais priesteris, Dievs kungs. Un katrs no šiem akmeņiem tevi dārgs, mans Dievs. Mēs esam atšķirīgi, bet katrs, Dievs kungs, nes pārliecību par tevi, Dievs. Es tev ļoti lūdzu, lai draudze nav dziestoša, Dievs, lai draudze nav kāda tāda apātiska vai jau principā kaut kur robežojas visu viņa pārliecību ar bezcerību, Dievs. Es tev ļoti lūdzu, aptur šo procesu, mans Dievs. Es tev ļoti lūdzu, lai katedra ir gudra, Dievs, lai beidzot viņi ir gudra, Dievs, Jēzus Kristus vārdā. Lai viņi beidz pļāpāt muļķības un sagros patiesību kaut ko pēc saviem priekšstatiem, Dievs. Debesis, Dievs, kungs, ir īstas un patiesas, un pīšļi viņi nesaprot. Pīšļi debesis nesaprot. Un ja pīšļi stāv pie katedras un purkšķi kaut ko, tad tas ir kaut kur garām. Mums vajadzīgs ir miers. Mums ir vajadzīgs karalisks miers, jo tikai rāmu ūdeņi atspoguļo debesis pareizi, mans Dievs. Mums vajadzīgi miera cilvēki. Mums vajadzīgs ir tavs miers, un tu esi mūsu miers, mans Dievs. Mēs varam būt agresīvi savā mierā, tāpēc, ka ticības gaidīšanas spēks ir tieši šajā lietā, Dievs. Agresīvs miers, agresīvs miers. Mēs neatlaidīgi ticam un paliekam pateicoties tev. Pateicoties tev, mēs paši nevaram uzpumpēt ticību. Mums tas nav iespējams, Dievs. Tu esi svētā gara spēks, kas nes šo ticību glābšanas veidā un plūsmā, Tēvs. Jēzus vārdā, piepild savus dzīvos kausus ar savu varenību. Piepild savus dzīvos kausus, Dievs, kungs, ar savu dievišķību, Dievs. Piepild ar savu slāvu un godību, mans Dievs. Piepild ar gaisu, Dievs, kungs, lai to dzer, Dievs, kungs, tie, kas tumsā nezin, ko darīt tālāk, Dievs. Es tev ļoti lūdzu, aptur šo strupceļu un nomaini strupceļus ar savu patiesības ceļu, mans Dievs. Jēzus vārdā, kungs. Es tev ļoti lūdzu, lai viņas dzīves labirintos ir iztaisnots ceļš vertikāli uz augšu pie tavas sirds, mans Dievs. Lai viņi to ieraug un saprot un pieņem. Tā ir vienīgā izzeja, Dievs, kungs, šī laikmeta mūrga vidū, Dievs. Svētais gars plūst kā varana straume. Pārspēj, Dievs, kungs, Eifrata Nīlas plūsmu, pārspēj šīs te varano pasaules upu plūsmu. Vienkārši nāc ar savu spēku un noskalo visu drāzu, noskalo visus dubļus, noskalo visus noslīkušos līķus, mans Dievs. Noskalo prom un padara pamatus tīrus un skaidrus, Dievs, kungs, ka bērni pat neapmaldās pa šo ceļu, mans Dievs, iedami. Vādi mūsu patiesībā, vādi mūsu patiesībā, vādi mūsu patiesībā, vādi mūsu patiesībā, jo tu esi patiesība, kas ir dzīves iestādījums. Tu esi dzīva lieta, mans Dievs. Tu esi vienīgais dzīvības pārspēks, kas ir uzvarējis tādu murgu kā nāve, Dievs. Mēs tev vairs nepiedaram, Dievs, paldies tev. Mēs piedaram dzīvībai, kas mūs mīl un pieņem. Halleluja, kas mūs maina un pārveido pēc savu tēlu un līdzības, mans Dievs. Paldies par šodienu un perspektīvu, Dievs, kungs. Paldies, ka tā mūs nepieviļ, jo tu mums saki skaidru un gaišu, ka priekšā stāv vēl labāks dienas nekā līdz šim. Tavi pēdējie gadi šeit uz šīs zemes, Jēzu, bija vistriumfālākie no visiem taviem 33 gadiem, mans Dievs. Un draudzē kā tavam svētķermenim šajā vietā. Pēdējie gadi būs vistriumfālākie, Dievs. Mēs tāpēc elpojam šo gaisu. Mēs tāpēc staigājam bībā tavā priekšā un baudam šo bību, Dievs, kungs, zinādami, ka mēs neesam norakstīti, Dievs. Tu esi ņēmis vērā mūs. Tu esi, Dievs, kungs, samaksājis ļoti augstu cenu par katru no mums. Mēs katrs esam vajadzīgi tev un kā viens otram, mans Dievs. Halleluja! Priekšā mums stāv labākais, kas ir bijis līdz šim, Dievs. Labākais! Halleluja! 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 Un lai izbeidzās šīs stulbās konkurences spēles, Dievs, kungs, kurš, Dievs, kungs, lai izbeidzās, Dievs, kungs, šī konkurence starp draudzēm, Dievs, kungs, kur ir lielāka, kur ir mazāka. Varbūt daudz, jeb dažs no viņām ir vienkārši mākslīgi uzpumpēts, un tad viņas dižojās, Dievs. Mums nav vajadzīgs, mēs esam par pazemību, halleluja! Jo tikai pazemīgos tu cel, Tu pārbaudi mūsu uzticību mazumā, lai iecelt mūsu lielumā, Dievs, kungs. Mīļie cilvēki, rēķināties ar mazām draudzēm, tāpēc, ka viņos guļ lielums, kas uzsprāgs. Te viss aizies pa gaisu, halleluja! Pamās neliksies te nevienam! Dievs, šī nogurušā zeme, viņa ilgojas pēc atmodas.
Atdzīvini Dievs, kungs, atdzīvini Dievs, kungs, šos dzīvos miroņus. Atdzīvini tie, kas domā laimīgu dzīvi nodzīvot grēkā. Neizdosies. Atnes atdzīvošanos, Dievs, kungs, lai tavs sirds puksti nav sveša Latvijas sirdī, Dievs. Lai tā to pieņem, Dievs, kungs. Dievs svētī Latviju ar sevi, svētī Latviju ar dzīvu draudzu un cilvēkiem. Svētī Latviju ar īstumu, mans Dievs. Svētī Latviju ar jēgu, mans Dievs. Svētī Latviju ar triumfālu dzīvību, Dievs. Svētī Latviju ar savu pārstāvniecību, Dievs. Ar savu radošo dzīvesveidu, Dievs. Svētī Latviju ar glābšanu. Svētī Latviju ar grēksūdzi, mans Dievs. Larkšana derikute feri madurapī. Krievijas tev pasaka skaidru un gaiši. Tu lielais lāci, tu rupjais lāci, kas kāro asinis, kas plosās kā tāds idiotisks, nežēlīgs zvērs. Tu nevarēsi norīt šo mazo zemi. Tu viņu nenorīs. Tu nenorīs. Tu aizrīsies. Pat paostot to, tu vienkārši sāks klepot savā agonijā. Tu netiks klāt mums, tāpēc, ka tu nevari norīt Dievu šajā zemē. Nevari. Tev neizdosies. Tev piemītēsies caurei, un tu varēsi piegānīt pats sev ar šiem sūdiem. Halleluja! Es nevaru pravietot tev neko labu, tāpēc, ka tu esi sējus tik daudz ļaunumu, ka tu to visu nopļaus. Tu visu to nopļaus vēl pārpilnībā. Nedomā, ka tu izbēgs no tā. Mēs pieprasam taisnīgu tiesu Krievijai. Taisnīgu tiesu šai Krievijai. Tāpēc, ka tā ir bandītiskas zeme, tā ir bandītisks raksturs, kas kropļo cilvēci. Neiznāks, neizdosies, nekas neizdosies. Slušaj Rasija, gluhāja tupājā, slušaj ētā. O, halleluja. Tāpēc nāc pie prāta, nāc pie prāta, nāc pie prāta, nāc pie Kristus prāta. Mēs iestājamies par cilvēkiem. Mēs iestājamies par cilvēkiem. Mēs iestājamies tie, kas ir izmisumā, neziņā, neskaidrībā, kur domā varbūt dzīvē pielikt punktu. Mēs iestājamies. Pamēģiniet Jēzu. Pamēģiniet Jēzu savai dzīvei. Panāciet viņam pretī un izsūdziet savu nomocīto sirdi viņam. Izstāstiet viņam visu, kas jūs nomāc. Izstāstiet visu savu bezjēdzību. Izstāstiet visu savu neskaidrību, kāpēc es dzīvoju. Vai tā ir dzīve? Izstāstiet viņam, jo viņš ir īstā dzīve. Šī pasaule nespēja piedāvāt neko. Neko. Tikai bezcerību, tikai izmisumu, tikai tumsu. Tikai strupceļu un beigās bedri. Jēzus vārdā. Halleluja. Svēts tu, kungs. Ak, Dievs. O, Jēzu. O, svētais, 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 svētais. O, halleluja. 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 Svētais gars, svētais gars. Svētais gars. Svētais gars, pārlaidies par salstošām dvēselēm. Pārlaidies par mums visiem, Dievs. Apsadz, Dievs, kungs, savu godības mākoni, Dievs, kungs, katru no šeit esošiem cilvēkiem. Katru sirdi, Dievs, kungs. Satver, Dievs, kungs, viņus savā siltumā, Jēzu. Patur to, Dievs, kungs, vienmēr. Es tev ļoti lūdzu, mans Dievs. O, svētais. Paldies, ka tu esi. 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 Paldies. Paldies, Dievs. O, halleluja. Tu mūs redz kā ķēniņus, kā karaļus. Tu redz mūs kā ietekmes cilvēkus. O, Jēzu.
Mēs ejam caur grūtībām, lai mūsu sirds caur grūtībām pārtap Dievs, kungs, pazemībā. Būt pazemīgs Dievs. Jo tev ir vajadzīgi pazemīgi cilvēki, tev ir vajadzīgi pazemīgi draudzi, kuru tu gribi celt tajās atbildības virsotnēs, ko lepnums iekurot nespēja. Pazemība ir progresīva lieta. Pazemība ir Dievs, kungs, patiešām progresīva lieta, tāpēc, ka tava roka ir pār pazemīgajiem. Halleluja, tur Sātans vienkārši ielīst nevar nekādā veidā. Lai draudzē būtu savu ietekmi, viņai vajadzīgi būt pazemīgs raksturs. Viņai vajag pazemīgu raksturu. Jēzu. Tāpēc mēs piedzīvojam etaps, kad ir grūti, kad ir sarežģīti, kad varbūt ir tādi, ka mums pašiem ir kliedziens uz debesīm, sāpju kliedziens. Kungs, vai tiešām tikai vienu? Nē. Grūtībās top spēcīgi cilvēki. Grūtībās top spēcīgi cilvēki, mans Dievs. To pasaules grūtības nespēja izstrādāt spēcīgs cilvēks. Pasaules grūtības nobradāt cilvēkus līdz nāvei. Bet tevis režisētās grūtības un tevis pāraudzītie limiti grūtībās izsijā no mūsu ārā muļķības un izstrādā mūsos pazemību, kas tev ir simpātiski un mīļa. Tas ir mīlestības darbs, Dievs. Tu mūs neienīsti, tu mūs glābi, bet slavu Dievam, ka tu mūs maini un veido. Tu esi tas, kas audzē, Dievs, kungs. Mums vajag palielināt nevis zīdainības potenciālu, nevis potenciālu, bet proporciju šeit. Mums vajag izmainīt, Dievs, kungs, izaugsmu uz priedušiem cilvēkiem, mans Dievs. Es tev ļoti lūdzu atfiltrēt šo miesiskumu, Dievs, kungs, mūsu pārliecības sistēmā, Dievs. Mūsu raksturos, Dievs, kungs. Bībele un miesiskums ir nesavienojami lielumi. Tās ir kategorijas, kas citai ir svešas. Garīgums, Dievs, tiešām garīgums. Nepārspīlēts, bet patiešām īsts un paties garīgums, mans Dievs. Tāds, kas ir atraktīvs un piesaistošs, mans Dievs. Tev, Jēzus, sekoja tūkstošiem un tūkstošiem. Jautājums, kāpēc baznīcai tā nav? Tāpēc, ka reizēm mēs demonstrējam savu muļķību. Es jau šodien dzirdēju muļķības. Halleluja. Un nosauc to par Dievu vārdu. Slavu Tev, Jēzus. Slavu par Tavu darbu, Dievs. Mūsu lūkšanas ir tik retas par sirdīm. Mēs vairāk lūdzam par apstākļiem, par situācijām, par vēl kaut kādām lietām, bet viss galvenais kaut kā paliek pilnīgi aizmugurē, kaut kur aizmirsts pat. Bet vissvarīgākais ir sirds. Vissvarīgākais ir sirds, kas notiek ar mūsu sirdīm. Kādas ir mūsu sirds? Kādā gatavības fāzē tās atrodas? Kā tu viņas var lietot? Izmaini sirds katram. Arī man tā skaitā maini. Un nodibina starp šīm sirdīm, Dievs, kungs, nesaraujam tuvumu. Nodibina šo kopības spēku, mans Dievs, saliedē, Dievs, kungs, solidāri saliedē, Dievs, kungs, mīlestībā cilvēkus, mans Dievs. Tam, kam ir 30, lai tā ir, kam ir 60, lai tā ir, kam ir 100-kārtīgi, lai tā ir. Bet konkurence viņu starpā pastāvēt nevar. Mēs viens otru papildinām, Dievs, kungs, un viens otram mēs esam vajadzīgi, Dievs. Tu mēs savienoji savā dzīvajā ķermenī, Dievs, kungs, mums ir viena asinsrita, Dievs, kungs, un viens prāts, tas ir tavējais. Mums nevajag sadalītu, Dievs, kungs, draudzi. Mums vajag loģisku draudzi, kas ir centrēta uz tevi. Halleluja, tu esi mūsu ilgmērķis. Tu esi mūsu fokus, mans Dievs. Tu esi mūsu dairada, Dievs. Tu esi mūsu spējas un spēks. Viss gods tev. Un tas ir mūsu vislielākais prieks, ka mums tas nav jāpiesavinās sev, Dievs. Mēs visu varam atdot tev. Un visdārgākā samaksa, ko mēs tev atdodam, tās ir mūsu sirds. Paņem tās, Dievs. Paņem tās, Jēzu. Paņem. Tu esi vienīgais speciālists, kas prot tām darīt labu. Pārvērstams cilvēkus par labiem cilvēkiem, tāpēc, ka tu esi labs. Tu strādā ar savu labo spēku, lai uzvarētu ļauno, Dievs. Paldies Tev, Jēzus, par to.
Mums ir laba himna, Dievs svētī Latviju. Bet es vakar apsēdos un padomāju tā. Iedodiet, es neesmu sevišķi vokāls, notīs netrāpīšu. Bet iedomājieties, kā skanēt, ja mums Latvijas himnā būtu tādi vārdi. Dievs svētī Latviju, dotai glābšanu, svētīja Latviju, ak paņem to sev. Tur atkārtojums. Un otrais, tāda Latviju meitas būs, tāda Latviju dēli būs, sirdīs tik laimīgi visi kā viens. Nu, tad es domāju, būtu forši. Krievlodā ir tāds teiciens, ka no vārds no himnas, no dziesmas neizmetīs. Himna palika vecā, vārdi tikai nomainījās, es domāju, pa Krieviju, vai ne? Melodija, principā, palika vecā. Nu tā ir, bet man patīk tas Leonīda Breikšs, tas, kur Latvija ir, skries un darbosies un ņemsies un tur būs. Labi, man nav daudz laika, kam es paņēmu sev gandrīz visu, tā kā es neko te nevaru iesākt. Labi, es varbūt papildināšu tā ātri vienu lietu. Tur tāda interesanta tēma, arī atmodas kontekstā. Tāds svaigs materiāls. Jā, cik sarežģīta dzīve. Es pat runāju par atvieglotu dzīvi. Pastieties, kas ir interesanti. Es pagājušajā reiz kaut kad brīvības centrā bija kalpošana, un es runāju par Reinu Ujumis, ja to, kas bija Tallinas atmodas tāds patriarhs un padomu laiku, jaunāko laiku vēsturē, tā bija visgrandiozākā atmoda Padomu Savienībā. Lūk, un es ar viņu tikos, bet tur vēl dažiem cilvēkiem, un es nezināju, ka sākumā Igaunijas karogs bija paredzēts lūk šāds. Lūk šāds, ja jūs redzat mani, ja. Tur bija 4 versijas vēl, bet lūk šāds. Dažās draudzēs Igaunijā viņi šito lieto, bet dažas draudzes baidās to lietot, tāpēc Ziemeļkrusts, kā visām Skandināvu valstīm. Bet dažas baznīcas baidās, jau var viņus kā apsūdzēt, kā viņi taisās valsts apvērsmi taisīt. Ja? Bet tāds bija sākumā viņiem karogs. Viņi tagad pieņēma 3 krāsu, ja? Tādu horizontas līnijas. Ja, tā teikt. Bet krāsa ir tās pašas, bet krustu viņi pagaida. Tāpēc arī Igaunija dotajā momentā, cik es zinu, ir visattīstīskākā zeme Eiropā. Ja? Bet to, ko es tur redzēju Tallinā toreiz, tad es redzu, ka viņai tomēr ir cerība. Esmu jau teicis, paskatieties uz šo mūsu karogu. Unikāli. Ak, Dievs, ak, Dievs. Jēzus Kristus ir izlaists savus asinis pār šo zemi. Lai zemi pamostos dzīvībai un vērstos vienīgais ceļš uz augšu. Taisnības ceļš, taisnības attaisnots balts ceļš. Es domāju, mums ir super karogs. Mums ir tiešām super karogs. Es domāju, ka tā ir zīme, kas mums priekšā stāv. Tā ir zemes, ja valsts nolemtības labā nozīmē no debesīm nolemtības zīme. Kas to gaida? Kāda ir viņas misija, kāds viņas uzdevums, kāds ir viņas aicinājums? Te nu viņš ir. Plus vēl Dievs svētī Latviju, protams. Ziniet, es padomāju vēl vienu interesantu lietu. Tajā vārdā Dievs svētī Latviju mums tā liekas, lai mums tur viss ir, zina. Pilna galda pārtika, vai ne, kā saka, un labs dzīvoklis, laba gulta, vai ne, un vēl visādas izpriecas, un kas tur tikai nav, vai ne, viss jau tas piedarās pie dzīves, jā, bet ja palaiž garām galveno, ja tad tā jau principā nav dzīve, sēžot pat arī tajā krējumā, jā, tu vienalga viņā noslīkst, jā, un beigs pa galam. Bet vārds Dievs svētī Latviju, es paskatījos, pāanalizēju to lietu, jā, ziniet, viņš sevī akumulē vienu instantu noslēpumu. Dievs svētī Latviju, tas nozīmē Dievs Latviju paņem sev. Atdala viņu priekš sevis. Svētī jau atdala viņu priekš sevis. Wow, nevienkārši, lai tev ir labi, jā, lai mēs varam dziedāt un diet un lalala. Tas tā diezgan salkan bišķītiņa liekas, jā. Tās garīgās loģikas, vai ne? Bet Dievs svētī Latviju paņem viņu un atdala sev, zinu. Bah! Tas, man liekas, ir kaut kas ļoti labs, jā. Es domāju, no tā mums slikti nepaliks. Vai es nevaru. Ziniet, pagaidiet, man tie daudz nav. Varbūt tā ātri, ja jūs man atļaujat, ja? Man tie vairāk pravietojumi, es paņēmu līdzi, droši paliek nedroši, bet es biju sagatavojis šodien tādu, izpētes materiālu vienu, bet, labi, varbūt, kad 16. datumā es par to padalīšos. Es nezinu, kā būs otrā pusstundā, ja?
Bet. Nu, te Kris Valtona komandas 5 cilvēku redzējums par Latviju, kas bija saņemts 23. maijā 13. gadā, ja? Jā, tā kā jau 11 gadus atpakaļ. Nu, lūk. Nu, es padalīšos pa vienu trešo punktu, ja? Viņi bija kapelā, aizgājuši Saeimas kapelā, tie cilvēki, Valtons Kris ar tiem 5 cilvēkiem. Mēs pēc tam satikāmies Kris Čakeli ofisā, ja, tur augšā, un tad viņi tur padalījās, un tāpēc man tas pieraksts ir. Šorīt, kad mēs lūdzām Saeimas kapelā, viņi tā stāsta, viens no viņiem, man kungs atgādināja Ecehela grāmatas 37. nodaļu, kurā Dievs deva dzīvības dvašu ielējai, kurā bija tikai savs kauli. Tie kauli apauga ar miesu, un tur radās milzu dievu armiju. Īpaši man piesaistīja uzmanību Ecehela 37. nodaļas 9.10. bāns, kuris sacīts par dieva dvašu, jeb viņa elpu. Tāpēc es tā domāju, ja, ka, teiksim, mēs runājam par Dievu dvašu, nu, kas ir svētais gars vai vējš vai kā tam līdzīgi. Es domāju, ka baznīcai tāpēc ir šī... Patiesībā baznīcai ir jāizelpo Dievu klātesības spēks, lai tajā nevis mūsu, ja, kā saka, jo mūsu izelpā viss ir nomirs, ja. Bet tad, kad Dievs izelpo, tad viņš izelpo dzīvību, un tu ielpo izelpu. Ja viņi ielpos man izelpu, tad, godīgi sakot, zvaniet tur attiecīgām iestādēm. Man vēl apsūdzēs slepkavībā. Ja. Ecehelam Dievs teica, jā, lai atreiz sevī šo dvašu un veš to šai kaulēnai armijai, kad uz savām kājām pacēlās milzīgs kaujas pulks. Un viņš saka tā, es to tā redzu par Latviju. Super, mēs kā Latvijai jāsāk ir pūst, nevis migla acīs, ja, bet Dievu klātbūtnes, ja tā teikt, to šo svaigumu, ja tā teikt. Un tāpēc man jautājums, vai tu smaržo, vai tu smako? Tā, kad tu runā vārdu, viņš ir smaržīgs, apetitīlīgs un tāds patīkams, ja, bet, kad tu runā no miesas, ja, tad godīgi sakot, to vārdu pārvērt purkšķī, ja. Tas ir šausmas. Nu, burts jau tāds arī ir, godīgi sakot. Viņš jau neko neceļ. Lūdzot kapelā, es vēl arī sajūtu un redzēju, kā lieku savas rokas uz nama sienām. Es jūtu, ka Dievs ar to man rāda, ka viņš to piepild šīs parlamenta ēkas visas sienas un akmeņus, un Dievs piesūcina šos akmeņus ar savu spēku un garu. Es tāpat redzēju, ka parlamentā notiek parasta normāla dzīve, darba ikdiena, kurā cilvēki veido politiku un diskutē par to. Un es redzēju, ka no šīs ēkas akmeņu sienām Dieva gars sūtas iekšā, ietekmi. Saeimas namā pie cilvēkiem, kas nosaka politiku šai valstī, lūkšanas traumas, un no kapelas sūcās uz parlamentu ēku un tās iekšien, un tas ietekmē politiku, visas sarunas un diskusijas, komunikācija, par visu, kas tur iekšā notika. Tā kā baznīca jau arī klauvēt var par valdībām, mums taču ir jālūdz, vai ne, par valdībām, varām un tā tālāk, lai tur viss viņam nāk pie prāta, teikt, un tā, lai viņi pieņem tā teikt, tāds likums, kas saudzē valsts, ja, kas saudzē, godīgi sakot, tās pilsoņus un tādā veidā. Tā kā es saprotu vienu lietu, atmoda atnesīs pārmaiņas, ja sakustēsies lietas, gaisotni izmainīsies, ja, un attiecīgi arī cilvēku refleksija uz notikumiem izmainīsies un tā tālāk. Ja. Tad ir vēl viens cilvēks, viņš saka tā, es gribu vēstīt kādu attēlu, Dievs man rādīja, tas viens cits cilvēks no Valtona grupas. Dievs rādīja man visu pasauli. Tajā pa kādu taku staigā lauva no Jūdas cilts. Un es redzēju Latvijas tautu, kurai virsū uzgulās smaga betona plāksne, spiediens. Jūs zināt, ka Sātans ir gaisa valsts valdnieks, un viņš ir, kā saka, spiediena autors. Ja, viņš spiež, viņš slāpē, viņš smacē, viņš nogurdina, viņš noblietē, ja, un cilvēki tā teikt, čākst ārā, tā teikt. Lūk, un es redzēju Latvijas tautu, kuras virsū uzgulās smaga betona plāksne. Tad pāri visai Latvijā šajā betona plāksnē sāk parādīties mazas plaisas, caur kurām spraukties cauri sāk maza dzīvības asniņa. Tāpat, kā kaķim un arī lauvām parasti interesē visas mazās un sīkās lietiņas, ar kur spēlēties, ja, kuras viņš mēģina rotaļīgi ķert un kamt. Tāpat arī, kad šie asniņi sāk lausties uz āru, tad lauva no Jūdas cilts sāk aizskart šos asniņus, kas spraucās uz āru no šīm betona plāksnes spraugām. Ja? Ļoti labi. Mazām spraugām vajag mazas draudzes. Ja?
Jā, nekas. Nu jā, tas man kaut kā arī patīk. Jā, nu, tas spītīgais asins, viņš lauž cauri betonu, viņš ritīgi, vai ne? Nu, Dievs ir tas, kas audzē, betons ir tas, kas noblietē sātans, ko tev var izdarīt, jā, ar savu smagumu. Vienkārši betons smagums jānomaina Dieva slavas smagumu. Un viss būs kārtībā, jā, un tas ir atkal mūsu uzdevums, jā. Ja mēs varam par to lūgt, kungs, lai tā notiek, vai ne? Vēl viena lieta, ko es gribēju pateikt, es tā kaut kur lasīju, ka faktiski kaķveidīgie un kaķi konkrēti guļ, nevienmēr viņi ir aizmiguši, bet viņi guļ līdz 18 stundām dienā, 20 līdz 18 stundas. Tas nozīmē, ka miers, vai ne? Nu, ja tad Dieva vadus, ko jūs tur saspringstat? Jā, es nesaprotu, viss ir kārtībā, viss ir nokārtots, viss ir normāli. Ka vajadzēs Dievs pakutinās, uzlieks augšā, darīs savas lietas, vai ne? Un tā tālāk, ja kā viņš tev ir aicinājis, pēc tam atkal Dieva vadusā iekšā, viss kārtībā, zin. Mieram, viss ir jādara mieru sirdī, jā, tad ir virziens pareizs. Tāpat, ka, un tad tā plaisas palika arvien lielākas un betona smagais vāks pār Latviju sāka drupt. Šie svaigie asniņi, kas auga cauri šim spiedienu smagumam, tas ir rezultāts procesam, kad cilvēki ir lūguši un aizlūguši par savu zemi. Tad, kad viss betons bija salauzts, tad atskanēja lauz rūciens pār Latviju. Kā man tas vispār lauz patīk un ērgļi man patīk. Man patīk šitas, un kārtīgs militārisms man patīk. Jā, viss. Tāpēc, ka tā kā bija tie tanki atbraukuši uz to NATO jubileju, vai ne, kā saka, es tur to bijušo aizsardzības ministru, tu bišķiņ parunājos, un tā, man asins vārījās, ka es redzēju šitos verčus, man gribas dodiet bība rokās, man ir atombumba rokās, ierakumos un mauksim, lai tas lācis atmostās, jā. Nē, labāk, lai viņš nosprāks un tā vietā parodās kaut kas cits, jā. Nu, labi, ka nerunāsim par to lietu, es zinu, ka kādas skaitina. Tad, kad viss betons bija salauzts, tad atskanēja lauz rūciens pār visu Latviju, un tieši šajā momentā dzīvības augšana sāk noritēt ļoti strauji. Milzīgā ātrumā, wow! Reikā viss sākās gaus, vajag ieskrieties, un tad pātrinājums aiziet, vai ne? Sāka bagātīgi augt milzīgi koki, kas pārsedz visu zemi ar savu ēnu. Šis ir laiks, kad Dievs dod savu karaļu rūcienu, ja, jūsu zemē. Tagad tuvojas laiks tam visam notikt. Dievs audzē šos taisnības ozolus jau tagad. Tie būs stabili un ilglaicīgi. Tie augs un pārklās visu zemi. Tie palīdzēs tālāk augt arī pārējiem jauniem asniem. Nu, lūk, un varbūt vēl viena, tad, jā, jūs lūkšanas, tas jā, vēl viens cilvēks to teica, jā, jūs lūkšanas paveic daudz vairāk nekā jums liekas, nekā jūs apzināties. Tās ir daudz efektīvākas, daudz spēcīgākas nekā jums tas šķiet. Tad, kad jūs lūdzat, tad kaut kas notiek. Tad vienmēr sakot, viņš saka tā, es redzēju tādu ainu, redzējumā bija tauta un zeme, kas bija atvērusies vaļā uz pusēm kā grāmata. Es redzēju, kā no debesīm krīt 10 sēkliņas, kas tika cētas šajā atvērtajā zemē pašā viducī. Tūlīt pēc tam Dievs deva ūdeni šīm sēkliņām, tātad svētā gara plūsma zeme momentā deva augļus, tie bija visur un bija ļoti, ļoti bagātīgi. Šīs 10 sēkliņas ir 10 gabaliņi no likuma dekalogs, ja? Taisnība Dieva grib tā tālāk, kas izlauzās uz āru un kas nesīs šai zemē pārticību. Latvija ir kā domino, jā, tas ir to vēl viens atkārto šito momentu. Latvija kā domino efekta punkts. Tad, kad domino kauliņi tiek uzslieti un tie sāk krist viena domino kauliņa dēļ, tad atmoda Latvijā pārnesīsies arī uz citām valstīm. Igaunija, Lietuva, uz tautām, kas Latvijā apkārt. Garā tas būs efekts, kas gūs turpinājumu šim procesam arī tālāk uz priekšu. Tas, kas sāksies Latvijā, tas būs kā lūzuma punkts, kas sāksies visā Eiropas Savienībā. Nu, ja es esmu nolasījis tik daudz, tad varbūt arī šo vēl pacietiet, tas laikam ir pēdējais. Ja? Tā. Nu jā, tur īsāk ir. Un pēdējais cilvēks. Kad jūs lūdzat, tad ir tā, it kā jūs skrietu pa priekšu, bet pārējie šim procesam seko. No vienas puses tas ir tas, ko jūs jau redzat garā, tas, kas ir jūsu autoritāte un tas, ko jūs gribat parlamentam. Bet no otras puses ir tas, ko parlaments jau ir praktiski sasniedzis šajā valstī. Tas, ko jūs lūdzat, virzās uz parlamentu, bet no parlamenta šī ietekme savukārt sniedzas uz visu valsti. Dievs grib iedrošināt lūdzējus ar to, ka viņa lūkšanas ir ļoti, ļoti svarīgas viņam. Pāris nākamo nedēļu laikā, tas, diemžēl, nav noticis, ja tā kā šeit laikam acīm redzot ir aizšauts, ja viņam nevajadzēja pieminēt laikus. Jūs redzēsiet, kā dažas no lietām, kuras jūs esat lūguši Saeimas kapelā, par tām varēs dzirdēt gan parlamentā, gan arī visā Latvijā. Protams, es gribu svētīt ne tikai Latvijas cilvēkus, bet es gribu svētīt arī Latvijas zemi. Jā, Latvijas zemi. Dieva labvēlību pār šo vietu un pār šo zemi. Šis tas tāds ir varbūt arī diskutabls jau moments.
Nu jā, parlaments. Nu viņš ir, jā, ziniet, kas ir ar parlamentu, jā, un es beidzu. Ka vienmēr sakot, tad, kad viņi ir ārpus parlamenta sienās, viņi var sasolīt visu, ko, tāpēc, ka viņi nav zem spiediena. Līdz, ko tu iesēdies parlamentu, tā teikt, savā solā, jā, tā teikt, tur garīgā gaisota mainās. Un tas, ko tu var solīt ārpus parlamentu, un tad, kad tu esi parlamentā, tad tur ir, tā teikt, pamals neliekās. Un tur vajadzīga muskultūra. Ja tu tur esi iekļūst parlamentā, tā teikt, nepareiz motīvu dēļ, aprēķins un vispārējās lietas, un varbūt būt populāram, tā ir viena lieta, jā. Bet ja tev tur Dievs ievērt, tad tur būs stabils, jā. Un tu zini savu funkciju, tu zini savu lomu, un tev ir ietekmi. Ja? Lai arī smējās par tevi, tu esi karalis. Ja? Viņi ir muļķi, tu neko nevar darīt, bet tu esi karalis. Ja? Un tu esi par svētību parlamentē, un līdz ar to ir likumdevēja orgānā visā Latvijā. Esiet svētīti. Kungs, paldies par privilēģiju. Paldies par privilēģiju būt pie tavām kājām, Dievs, kungs, pie tavām sirds kājām. Un tu pie tām noliecies, Dievs, kungs. Tu pie tām noliecies. Lepnums to nedarītu. Lepnums nedarīt tā. Tu esi augstākās pazemības piemērs, mans Dievs, jo nevis augstākā punkta esamībā tu esi nogājis tajā punktā, kur ir zemāk, Dievs, kungs. Punktā, kur saucās bezgalīgā, bezdibenīgi, Dievs. Paldies Tev, Dievs. Tā ir mūsu drošības vietas, mans Dievs, pie tavām kājām. Tur var baudīt Tavu sirdi, Tavu labestību, Tavu labvēlību, Tavu pretimnākšanu, Tavu atbalstu, Tavu iedrošinājumu. Tu runā mīļi ar saviem bērniem, Dievs. Tu nemaz savādāk to neproti darīt. Tas ir Tavā patībā, tas ir Tavā būtībā, mans Dievs. Tu mīli savu draudzi kā lolot bērnu, mans Dievs. Tev katrs ir svarīgs, Dievs. Tu nevienam pāri nedari, Dievs. Un tu maini, Dievs. Tu maini, Dievs, kungs, no godības uz godību. No spožuma uz spožumu, Dievs, kungs. No ticības uz ticību, Dievs. Paldies, ka tas ir Tavs dzīves ceļš, kur Tu netiesā, mans Dievs, un par kur mēs ejam. Tas ir dzīvības ceļš, kuram pieder Tavs sirds, glābjošā sirds. Un mūs nebiedē, Dievs, kungs, kaut kādas tiesas, Dievs, kungs. Mēs jau esam, Dievs, kungs, izpirkti no tām. Tu mūs taisno, Dievs, Tu mūs svēti, Dievs. Tu mūs neko nepārmet. Tu vienkārši izgaismo mūsu kaut kādas problēmas, Dievs, kungs, bet Tu nerāda nosodošu pirkstu, Dievs, kungs, uz mums. Tu ļauj mums ieraudzīt mūsu nepilnības, lai mēs tās adresētu Tev, jo Tu ar tām vienīgais tiec galā, mans Dievs. Paldies par šo brīvības kaifu, mans Dievs, jo mēs esam brīvībā aicināti, un Tu to nodrošini, jo tur, kur svētais gars ir kungs, un ietekam, tur ir brīvība, nevis spiediens, mans Dievs. Paldies, ka Tu ļauj mums, Dievs, kungs, lidot un pacelties spārnos, Dievs, kungs, tajos garīgos plašumos, ko pasauli rāpodam par saviem dzīves netīrumiem, Dievs, kungs, vienkārši nespēja neko izdarīt, Dievs. Paldies, ka mēs neesam piepulcēti vārnu pulkam, bet mēs esam karaliski ērgļi, Dievs, kungs, kas pravietiski redz norises, mans Dievs. Kam ir skatījums, Dievs, kungs, uz tiem apvāršņiem, kurus Tu mums atklāji, mans Dievs, un Tu ļauj, Dievs, kungs, mums būt informētiem par lietām, Dievs, kungs, kas notiks un būs. Paldies Tev, Dievs, kungs, tas ir cēli, tas ir labi, tas ir vērtīgi. Paldies, ka Tu esi mūsu dzīves veidotājs un Tu esi mūsu drošības garants visā, mans Dievs. Ja pasauli jūg prātā, tad, Dievs, kungs, mēs taisni otrādi tiekam apgaismot un apskaidrot, Dievs, kungs, domāt dzīvi veselīgi, skaidri. Mums ir mīlestības pilns pamācība, mums ir veselīga mācība, mums ir apustuliskā mācība. Tā mūs veido, tā mūs dara, Dievs, kungs, patiešām par gudriem cilvēkiem. Nevis par zinošiem, tukši zinošiem, bet par gudriem cilvēkiem, Dievs. Tā ir vērtība, Dievs, kungs. Pasauli nespēja samaksāt par to, tas viss nāk žēlastībā pie Taviem cilvēkiem. Paldies, ka Tu veido draudzē gudru sirdi, Dievs, kungs, gudru raksturu, Dievs. Paldies, Dievs, kungs. Paldies, ka Tu kļūdas, Dievs, kungs, pārveid svētībā. Paldies, ka Tu izgāšanos, Dievs, kungs, pārveid triumfā, mans Dievs. Paldies, ka Tu neveiksmēm pieliec punktu, Dievs, kungs, un pārveid tās uzvarā, Dievs. Paldies. Dzīve ir skola, kungs, kur klašu skaits ir nebeidzams, Dievs, kungs. Tā ir institūcija, kur mēs visu laiku kārtojam eksāmenus. Un tajā brīdī, kad Tu klusē, tad, Dievs, kungs,
mēs liekam eksāmenus, jo tad, kad cilvēks liek eksāmenu, tas skolotājs klusē. Paldies! Es lūdzu, Dievs kungs, lai mēs būtu spējīgi nokārtot eksāmenus, Dievs kungs, visus tos, kas mums ir priekšā izlikti, Dievs kungs. Jo mēs vienalga ejam cauri, Dievs kungs, tavā spēkā visam, ko šī pasaule prognozē pret mums, ja norientē pret mums. Viņi nespēja uzvarēt draudzi. Nespēja. Svēti visu, Dievs, svēti, Jēzus vārdā. Amen. Jāpieņem Maikls. Man slavēšanas laikā ļoti bieži, gandrīz vai tas jau nav nekas neparasts, kāpēc tu neslavē Dievu un tā tālāk. Ziniet, brīnums ir tas, ka slavē tajā gaisotnē nāk atklāsmes, nāk kaut kāds vārdu atziņas un tā tālāk, un es viņas negribu palaist garām. Tāpēc bieži es rakstu tajā brīdī, kad notiek slavēšana. Tas tā varbūt ir neordināri vai neparasti, bet tā ir tā specifika, ar kādu es dzīvoju. Tā kā es esmu par slavēšanu, nepārprotam, man viņi ir vajadzīgi tāpat, bet vārds kaut kāds atnāk. Un es domāju, ka šodien arī šis tas, tā teikt, komentāros, varbūt tā ātri īsumā tajā kontekstā. Es tagad ar dažiem pravietumiem padalīšos, tāpēc, ka man tas sagatavotais materiāls, kas šodien bija, es viņu varbūt pārcelšu uz to 16. februāru, tad, kad Kaspars ar Kristīnu būs Amerikā. Lūk, tā kā, lai tad izdodas, vienmēr sakot, te tā. Es nolasīšu, tāpēc, ka vienkārši tāds, tajā gaisotnē esot, tādas domas bija. Latviju var nobradāt kara nežēlība, bet tā nebūs nobradām, ja šī zeme tiks atdot nenobradāmam Dievam. Dievs nevar svētīt Latviju ar okupāciju, ar iekarotājiem, ar ļauniem cilvēkiem. Sātans ir jānobombardē līdz nemaņai ar patiesību uzvarošu svaidīt atmodas vārdu. Draudzēji jāuzaudzē garīgie muskuļi, kas pieder Jēzum glābiem visā. Viņš pagodināsies savos cilvēkos pat arī fiziskā nāves brīdī. Mēs esam liecinieki līdz pēdējiem. Vēl viena atziņa tāda, ka pasauli būdam grimus ļaunumā, tā tomēr piedzīvo arī tādus. Redzēja, kas paliet. Tas mūsu pesimisms, ka vienmēr sakot visu apkārt, mēs tik redzam sliktu. Miesa vispār ir orientēta uz sliktu. Pasauli visu laiku redz tikai slikto un nepilnības un riebeklības un tā tālāk. Viņi kaifo, ka viņi redz, viņam interesē ziņās sliktas lietas, nevis labas lietas. Tā ir arī miesiskiem, pasauli miesiski, un līdz ar to tas viņu interesē. Es savā laikā klausījos Kristu Valtoni, un viņš arī tādas labas piemērs iedeva pasaulē, kur tomēr neatkarīgi no tā, kas notiek pasaulē, tomēr ir daudz tādas, miera zonas un teritorijas, kur var dzīvot vairāk vai mazāk relatīvi labi. Ir tādas lietas, kur cilvēki var dzīvot savu dzīvi faktiski un tā. Protams, tā ir bezdievīga varbūt dzīve un tā tālāk, bet ir. Un es to redzu kā, es to redzu, ka faktiski Ēdenes dārzā bija divi koki, bija tā teikt labā un ļaunā atzīšanas koks, es uzskatu, kas ir laicīgā rakstura koks, un dzīvības koks, kas ir mūžības rakstura koks. Un tad, kad sieviete pienāca pie tā koka, tad viņa vēl nebija ieva. Vēlāk viņa iedeva vārdu Hava, jeb dzīvā, bet kaut kā viņa mirdam mirst. Bet viņa paskatījās uz koku, viņa nebija apziņas uz ļaunumu. Viņa ieraudzīja, ka koks ir labs un labais atnes nāvu. Bet redziet, faktiski šīs koks, zem kā pasauli dzīvo, kā zem laicīgas kategorijas, jeb sistēmas, jeb kā lai to apmēram tā. Tad faktiski šis laicīgais faktiski sevī satur, cik tas cilvēks dzīvo, tā teikt, labo un ļauno. Proporcijās ir dažādi, sazina kā kurā vietā, bet faktiski, ja tā skatās pasaulē, kā valstis dzīvo, tad ir tomēr valsts, kas dzīvo vairāk vai mazāk pat ilgstoši, samērā normāli un mierīgi. Tad jautājums, vai Latvija ir uz to spējīgi, un es domāju, ka mēs varam sagaidīt brīnumu, es saku vēlreiz, draudz noteikti celsies, un es uzskatu, ka atmoda vajadzīga arī draudzēji.
un draudzē būs pieplūdums, Latvijas draudzē būs pieplūdums ar glābtām dvēselēm, nozvejotām dvēselēm tajos glābšanas tīklos. Un tas līdz ar to nosaka arī faktiski Latvijas, vērtības līmeni. Un kad Dievs faktiski šo te aspektu ņem vērā, un tas ir viņa brīnuma darbs, ka viņš var tiešām svētīt Latviju ar zināmu, varbūt tādu mieru laiku. Jeb tad, kad cilvēki var radoši izpausties un darboties un netraucēti nebūt apdraudēti. Tagad tas būtu jāņem vērā. Bet pasaule dzīvo zem labā ļauna atzīšanas koka. Mēs dzīvojam zem dzīvības koka pazarē, ja pavēnī. Ja? Tā ir tā atšķirība. Lūk, un līdz ar to vienkārši mums caur pieņemot Jēzus Kristus, mēs nomainām vienkārši koku pazars, ja tā var izteikties, jeb koku sakņojumu, tā teikt, to specifiku, ja tā var izteikties. Tā. Lūk, tā kā mēs esam atbrīvot no šī lieta. Bet, redz, te ir tā, ja. Pasaule būtam grimus ļaunā, tā tomēr piedzīvo arī tādus laikus, kuros nav nesošais auglis sev piedāvā kā labi, relatīvi labi, ja. Labu uz kādu laiku. Slikti nebūs visu laiku, jo kā tums nomaina gaismu, tā nakti diena, tāpat arī slikto nomainīs labais, nelielai atelpē no ļaunā. Ļaunā un labā koka augļi pieder laicīgai kategorijai, bet dzīvības koka augļi garš un smarža mūžības kategorijai. Restīvi nāves kokam ir laicīgs raksturs, kurš reizēm ir relatīvi labs. Taču šis labais nav ilgspēlējošs, ar to mums ir jārēķinās, bet, ok. Nākamais, ko Iesai saka, ka tums sabiezēs, ja pasludina cilvēku spējām dzīvot tikai īsu laiku, restīvi pasludina viņai noriet laiku. Paralēli tam gaisma, kas ir pielīdzinām arī dzīvībai, paralēli tam gaisma savukārt pieaugs savā uzvarošā intensitātē kā triumfs. Dzīvība gādās par uzplauksmu, neskatoties ne uz ko. Ellē nav spējuši šo progresu apturēt un nomākt. Ja es saku draudzēji, es tevi celšu. Kā es saku, kad Dievs cels savu draudzi, un Ēlas vārtiem to nebūs uzvarēt. Faktiski viņš uzcels faktiski draudz pat Ēlas vidū, ja vajag. Ja? Nav problēma. Bet kā mēs to saprotam, tas ir cits jautājums. Tātad, ja es saku draudzē, es tev celšu, tā ir viņa atbildība, lai šis vārds sev attaisno darbā, kas ceļ. Tā kā līdz ar to mums ir pamatojums, faktiski paskatīties uz lietām arī tā teikt ar optimistiskām Dievu glābjošām acīm, un ieraudzīt, ka nemaz tik slikti baznīcai neies. Mums nav jāpielīdzina to, kā dzīvo pasauli, baznīcai cits dzīvesveids un cits aicinājums, cits virziens, un galvenais, kad ar mums kopā, faktiski mūsos pašos, katrā no mums dzīvo šīs pasaules tums uzvarētājs, ja? Tā kā mēs esam uzvaroši cilvēki, ja? Tādas lietas. Labi, es bišķiņ palasījuši tādus dažus pravietumus, ko es tagad arī pieminēju, kontekstā te iedarās. Es nebiju viņas labu laiku lasījis, bet, viens no viņiem. Robs Kočkins, ja jūs varbūt kāds zinat vai nezināt, ja viņš savā laikā te tā bieži ciemojas, Latvijā deva arī atsevišķas intervijas Latvijas Kristīgā radio. Man arī bija tāda tikšanās ar viņu Jūrmals vienā tādā privāta mājā. Bet te viņam ir tāda viena lieta, ja man te ir rakstīts, ka, laikam tā nedrīkst spīdināts, tur, tā es laikam paspīdināšu, ka vienam sakot, šis pravietums, ko es tagad nolasīšu, viņš bija dots 12. augustā 11. gadā, tā kā, pagājuši cik jau labu laiku, 13 gadu laikam vai kā. Te ir rakstīts tā. Rakstu vieta, kas vajadzīga Latvijai tās plānošanai, kā arī kā apsolījums no kunga, tas ir 2. korintiešiem 4, 16, 17. Ja? Man tā kā vajadzētu uzšķirt, bet laikam es domāju, ka es to nedarīšu. Tā jūs paši varat izlasīt, kas tur ir teikts. Ja? Bet ejam tālāk. Tieši tāpēc mēs nekad nepadodamies, jo mūsu tagadējās grūtības patiesībā ir nieks, un tās neturpināsies ilgi. Taču tas, ko tās mūsos rada, ir neaprakstām lielu un pārdabīgu Dieva godības spēku, kas ilgs un pavadīs mūs mūžīgi. Tāpēc, neskatoties uz grūtībām, ar kurām mēs saskaramies, redzot tās tieši tagad, viss tā vietā raugieties uz priekšu, gaidot to, ko vēl neesat pieredzējuši un piedzīvojuši no viņa. Ziniet, es domāju vienu lietu. Dievs ir sagatavojis kaut kādas tādas neparastas lietas arī Latvijai un draudzē konkrēti Latvijā, kuras vēsturiski vēl nekad nav pieredzētas. Tas ir labi. Arī tā atmodas, tas atmodas apjoms un arī atmodas ietekmes līmenis, viņš būs tāds, ka viņš būs pārdresēts arī, kā saka, pār Latvijas robežām, un patiesībā to nevar nenoslēpt, nenoklusēt, vienkārši uz to reaģēs cilvēki, uz to reaģēs, tā teikt, mirstošās dvēseles un attiecīgi tāds, nāks un būs. Man ir daudz par to, ko teikt, bet es tikai tāds atsevišķs, pagaidām, viss, kas ir uzkrāts no 2010. gada, tas ir pietiekami liels materiāls, bet katrā ziņā
Es domāju, ka tas ir aktuāli. Tomēr es ko gribētu nolasīt, pirms es faktiski turpinu, jā, tomēr es to gribu nolasīt, jā, tas ir svarīgi pastieties, lai jums nebūtu pārtumi. Visi pravietojumi ir kaut kādā veidā jāizvērtē. Man liekas, ka tas bija Brians Longs arī, jo man bija līdzīga doma, ka faktiski tādā brīdī, kas skan pravietiskais vārds, kaut kur varbūt arī smilšu piejaukumi, pīšļi kaut ko nopļarkst, jā, un tad, tā ir. Jo tu rakstīsi, ka nepilnīgi mūsu mācība, ja nepilnīgi mūsu, redz, teicismu, tas teksts ir šeit, jā, vienmēr sakot, jā, grūtības tādas bišķiņi ir. Ka vienmēr sakot, to tekstu jūs zināt, bet man viņš vienkārši, katedra galīgi nav, un tas ir traki. Te ir rakstīts tā, ja, ka nepilnīgi ir mūsu atziņa un nepilnīgi ir mūsu mācība. Tāds ir latviskais teksts, ja, bet ir vēl tādas versijas, ja, proti, jo mūsu atziņa, jeb zināšanas ir fragmentārs. Un mūsu pravietošana, jeb mācīšana ir fragmentāra. Tas ir nepilnīgi un nepabeigti. Ja. Ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka mēs visu Bībeli nespējam izsmelt. Viņi ir bezgalīgi savā būtībā, nekas nav jāpiepluso Bībelē klāt, viņi savā dziļumā neizsmeļam, kā jau vienreiz teicis, ja, kad faktiski, lai Bībeli izsmelt pilnībā, ir vajadzīga mūžība. Tāpēc mēs tikai kaut ko pa daļai runājam pa Bībeli. Ja? To, cik lielā mērā mēs esam iegremdējušies, sapratuši, tam ir vajadzīgs laiks, gadi un tā tālāk, un viss šīs lietas. Ja? Tāpēc arī viņi ir nepilnīgi tā pravietošana. Mēs nevaram nosludināt visu Bībeli, tas ir neiespējami, ja? Visu raksts, ja? Savā dziļumā. Ja? Lūk, vēl viens tāds moments, pagaidiet vienu momentu, viņas pastīšos, man tu patīk viens teksts. Te ir tā, mēs zinām tikai daļu patiesības un to, ko mēs sakām par Dievu, tas vienmēr ir nepilnīgi, tas ir message vēstījums, ja? Un tā tālāk, man liekas, ka vēl kaut kur man te bija. Jā, jebkurā gadījumā, bet tas vārds mācība arī nes sevi jēgu pravietošanu. Tur ir profeto, ja, tas ir tas, ka tu pravieto. Lūk, bet pravietošana jaunā derības specifikā ir tā, ja, ka faktiski ne tikai tas, ka tu pavēsti kaut ko tur uz priekšu esošu. Pravietošana faktiski ir tas, ka tu Dievu vārdu nes tautai paceļošā formā. Nomierinoši, stiprinoši, pamudinoši. Lūk, šīs te aspekts. To, ko es sākumā te dzirdēju pašā sākumā, šo izdienas sākumā, tas neceļ draudzi. Es ļoti atvainojos, es gribu pateikt, kā ir, ja tas patīk vai nepatīk, ja, bet šāds teksts nav Dieva vārdu, sirds vārdu teksts, ja, tas neplūst no Dieva sirds, tie kaut kādi tādi. Visu laiku šis negatīvais, tas visu laiku, kā saka, dambēt un sist un dauzīt un visu laiku likt tā teikt, tā jau pasaule strādā ar spiedienu palīdzību, tā plus vēl baznīcā skan vārds ar spiedienu, ja, tas ir galīgi garām, es uzskatu, tā ir nekompetence un tā ir faktiski, pilnīgi muļķība, ja, tā kā tas tā viss ir. Sirds vienkārši neatsaucās. Bet tāpat laikā redzēt, ja, tad, kad visa vārdu kopumā, kas saucās pravietojums, ja, viņi var tā teikt izvērtēt, ja, kaut kas tev dara, kaut kas tev nedara. Tajos materiālos, kas man ir, ja, ko šie cilvēki ir ieveduši Latvijā, iebraukuši Latvijā un pasludinājuši par Latvijas nākotni atmodi. Tad ir kaut kāds neliels daļas, kur, teiksim, varbūt cits arī neatsaucās, ja? Bet kopumā var to visu pieņemt. Nākamais, kad ir to arī Brians Longs teica, man tieši tāda paša doma bija, ka tad, kad skan pravietojums par kādu konkrētu cilvēku, tas ir vienkārši vārds, kas varbūt ir domāts šī gadījumā konkrētam cilvēkam, bet viņš faktiski zināmā veidā ir universāls ar to, ka viņš varētu derēt vēl vairākiem cilvēkiem. Tas ir vienkārši vārds. Vārds ir nevis vienkārši, bet tas ir dzīves vārds, ja, kas varbūt nav tikai fokusēts uz vienu cilvēku, viņš varbūt fokusēts sapulcē uz vairākiem cilvēkiem, ja, kaut gan ir adresēts it kā vienam. Ja, tādā ziņā, bet galvenais, es vienmēr saku, klausieties ar sirdi, jo Bībele ir Dieva sirdsvārds, ja, un viņš nav, kā saka, tipogrāfiski nolasāms, ja, tas ir pārdzīvojošs vārds, ja, tam ir jābūt iekšējam pulsam un tā tālāk. Tāda grāmata ir vienīgā pasaulē starp visām citām reliģijām, kas faktiski murgo par garīgo realitāti. Ja? Tā lieta ir. Un tā vēl pēdējais teksts, ko es gribētu varbūt arī uzsvērt, ja, kad tas ir tāds arī Pētera vēstulē skaidrs tāds pavēstījums, ja, kas mums būtu jāņem vērā un to ignorēt nevar. Vai, ka nav katedra, tad ir tā, kā ir. Te ir rakstīts, pār visām lietām ievēroja, tātad ņemiet vērā, ja, ka neviena pravieša mācība rakstos nav patvaļīgi iztulkojama. Jo praviešu sludināšana nav nekad cēlusies no cilvēka gribas, bet Dieva cilvēki ir runājuši svētā gara spēkā. Tad ir man jautājums, teiksim, cik lielā mērā no baznīcas draudzē ir cilvēki, kas ir kristīti svētajā garā, lai būtu spēks. Jā, tāpēc, ka tikai kristība svētajā garā ticīgi cilvēki dara par spēcīgu cilvēku. Jā, ja tādas lietas nav, tad viņš ir ticīgs, protams, viņš ir glābts, jā, bet godīgi sakot, viņš varbūt ir kā vārīts cīsiņš. Jā. Jā, tur vajag krampi, jā, un ir tīpaši tad, kad ir pasaule nemierīga un viņi prātā jukus ar savu tumsu spēku, viņi mēģina arī, kā saka, okupēt un kaut kādā veidā darīt pāri draudzēji,
tad būtībā mums vajadzīga garīgā muskultūra, jā, ar ko mēs varam stāties pretī. Vajadzīgs spēks. Un es uzskatu, ka tas ir pat faktiski krimināli, un pat tas ir noziegums, kad katedra nesludina par kristību svētajā garā. Ja ir vajadzīgs kristība svētajā garā, un es redzu, reizēm ir sagrozīts tas viss tādā veidā, tā, ka tu piedzimst no augšienes, tad automātā tu esi kristīts svētajā garā, un tā nav. Tā nav. Es pats to zinu arī pie savas pieredzes, kā man bija pašā sākumā, kā bija pēc tam. Lūk, tie viss tā ir atsevišķa mācība būtībā par to, ka bija piedzimšana no augšienes, kas dod divas lietas, un kristība svētajā garā, kas arī dod divas lietas. Ja? Tā kā vienmēr sakot, bet tas, kad mūsu draudzēs būtībā tādās konservatīvās, stīvās draudzēs, ja nav šī spēka plūsma, ja? Tur viss ir daudz ierāmēts un tā tālāk, un ne pa labu, ne pa kreisi stāv savā rāmī, tā teikt, glābts, bet tāpat laikā tu neesi brīvs. Un tā reliģija uzliek šos te iemauktus. Ja? Ir vajadzīgs spēks, ja? Un spēks ir tas, ka faktiski, tad, kad tu laidīsi vaļā spēku, ja, tas nozīmē to, ka principā daudzi principi, kā būt izsvītrot no tavas dienas kārtības. Ja? Tāpēc, ka tad ir brīvība, tad ir viss tas tur. Protams, harizmātiskās, tā teikt, sapulcēs mēs visu, ko redzam, ja? Bet tad, kad viņi redz kaut kādas nepilnības vai kaut kādas negludums, tad viņi faktiski nosvītro visu harizmātiju. Es uzskatu, tas ir nepareizi. Ja, mums ir tiesības, ir tīpaši, ja mēs esam bērni, ja, un ja mēs esam ar saldu vīnu pilni, ja, tad jūs tā arī uzvedīsieties. Ja. Pārmetiet svētajam garam, ne man. Ja. Tā viņš ir, ja. Uzstājieties pret viņu, ja, tad jūs dabūsiet pa mitis. Ja. Tādā veidā, reliģija tā ir tāda krampjaina lieta, un godīgi sakot, garīgi stulba lieta. Ja. Viņi veido tā teikt, labi, es tur neizteikšos. Ja. Tāpēc, ka es pats arī esmu visādās draudzēs, ja, un tā tālāk visādās grupās. Man ir viena grupa, nenosaušu, kurā vietā viņa diezgan liela ir. Tur ir tāda reliģija no vienas puses, bet man tur ļauj sludināt. Ja? Jā, man tur ļauj, man tur ļauj sludināt, bet viņiem tie pravietiskie vārdi tādi, ka viņi visi negatīvi. Viņi visu laiku skatās, tā saka tas kungs, un tur visu laiku gremdē. Tur visu laiku viņi adresē man, teiksim, kaut kādu vēstījumu, ja es klausos, ja? Es dzirdu stulbumu, ja? Es vienkārši dzirdu stulbumu, ja? Bet to tā pasaka tādu pompu, ja, ka viens saka, te baigi super puper garīgais, vai neviens pravieto. Ja? Man nekas sirdī neatsaucās. Es cienu tos praviešus, kas nopravieto ir tādi, ja? Kas pasaka, vai tu visam piekrīti, ko tu dzirdi. Un tad var izvērtēt. Ja? Mums ir jāizvērtē lietas, tas ir normāli, vai ne, un tā tālāk. Tā kā šajos pravietojumos arī viss varbūt nav 100% tā teikt un ja, bet jebkurā gadījumā daudz lietas, es uzskatu, ir būtisks. Ja? Tātad vēlreiz, kur es paliku. Ja? Vienmēr sakot, tāpēc neskatieties uz grūtībām, ar kurām mēs saskaramies, redzot tās tieši tagad. Viss tā vietā raugoties uz priekšu, gaidot to, ko vēl neesat redzējuši un piedzīvojuši no viņa, no Dieva. Visi nemieri drīz beigsies un prieks, kas tuvojas, paliks pie jums mūžīgi. Tas nenozīmē, ka jums visiem spēkam jāturas un jānodzīvo šo grūto dzīvi šeit, jo, redziet, debesīs mums būs labāk nekā tagad. Ne par to ir runa, viņš saka. Tas ir Robs Hodžkins, ja? Ne Andrejs Hodžkins, bet Robs Hodžkins, viņš amerikāns ir. Kungs saka, jā, ir izaicinājuši grūtību laiku un sezonas, kuras nāks piedzīvot, bet jums nav jāraugas uz tām, tā vietā raugoties uz mani un valstību, uz manu labvēlību un godību. Viņš ir vienīgais miera avots. Viņš ir vienīgais miera avots, un pasaules nemieru nespēja satraukt, ja tā teikt, izsist no kājām pamatu, ja, kas saucās miers priekš mums, vai ne? Tas ir sirds stabilizators, ja tā var izteikties, ja. Viņš ir bruņojuma sistēma, viņš ir bruņojuma apvalks, ja, viņš ir tāda, kā lai saka, kapsula, ja, kurā faktiski, ja tas nekādā veidā tev. Redziet arī, kas man pārsteidz, tas arī ir liels garš prediķis, ja, bet tikai vienu akcentu pateikšu pie visas tās lietas. Tad, kad Jēzus teica pārcelsimies uz otru malu, viņš neko nepaskaidroja daudz. Kurā vietā un kas tur notiks un tā tālāk. Maucam zēnu, laižam, ja, es garantēju par savu vārdu. Vārdam ir jāpiepildās. Viņš nes atbildību par to, ko viņš saka. Ja šie te vārdi no Dieva, viņš nes atbildību par to, ko viņš saka attiecībā uz Latvijas likteni. Un arī draudzes pienākumiem, uzdevumiem un tā tālāk, vai ne? Un redzu, kapteinis, ja, viņš neatdeva stūri nevienam, neuzticēja stūri nevienam, viņš pats viņu, kā saka, paņem ciet, ja, un, kā saka, gulēja. Un tur rakstīts, ja, ka faktiski tā stūri mēli. Viņš arī guļ ar savu mieru uz mūsu mēli, lai mēs nepļaksētu muļķības. Ja. Bieži vien es arī dzirdu, ka faktiski muldi, ja, vienkārši muldi. Kapteinis kaut kādā veidā nav uzgūlies uz tavas mēlus, lai tev nomierinātu. Ja. Labi, tas kuģis, viņš guļ. Redziet, miers, ja, faktiski runā par to, ka virziens ir pareizs. Tu ej caur vētrām, tu ej caur tumsu, tu ej caur visādiem tādiem nopietniem izaicinājumiem. Bet kad tu laivā skaties uz mācekļiem, kas tur tagad jūg prātā, ja tu skaties uz kapteini, kas mierīgi guļ.
Vai ne? Jo viņš saka, pārcelsimies, neraugoties uz visu, pārcelsimies. Ko tas zēns saka? Ja? Kungs, vai tu nebēdā, ka mēs ejam pa pieskaru, ja? Ka mēs ejam bojā? Ja? Es uzrakstīju, nebēdāju, ja? Nav problēma. Ziniet, kas paliet? Mēs dzīvojam kapteinī. Ticības iesācējs grieķu valodā nozīmē arī kapteinis. Ja? Un ticības piepildītājs. Tātad to, ko viņš ir sācis, to viņš labi turpinās un beigās arī nobeigs. Viņš ir uzticams un taisns par to vārdu, ko viņš ir mums pavēstījis. Ja? Par to nav jāšaubās nekādā veidā. Ja? Tā kā esiet droši par šīm lietām. Nenovērsieties, lūdzu. Ja? Un redziet, kas paliet, ja tādā brīdī faktiski, kas attiecās uz šīm lietām. Jēzu nepamodināja vētras nemieris. Jēzu pamodināja mācekļu nemieris. Un viņš faktiski iestājās par viņiem. Ja? Tādā veidā viņš nomierināja vētru nevis sevs dēļ, bet nomierināja vētru tātad mācekļu dēļ. Tā ir atšķirība. Viņš arī būtu gulējis tālāk. Tas man liecina viena lieta. Ja miers ir Dieva balss veids, viens no Dieva balss veidiem, ja jūsu sirdīs ir miers, tad jūs saprotat vienu lietu, ja, ka faktiski jūs esat drošībā. Jūs esat drošībā, neatkarīgi no tā, cik būs tas, pievērsieties varbūt šeit, ja es saprotu, ka tur ir notiek rosība. un es nepalaidiet garām lietas, kuras nesēšu katru dienu ar neesmu. Labi, tātad vienmēr sakot, Kungs saka, jā, ir izaicinoši grūtību laiku un sezonas, kurās nāks piedzīvot, bet jums nav jāraugās uz tām tā vietā, raugoties uz mani un valstību, uz manu labvēlību un godību. Viss, ko viņš jau kad ir apsolījis, nāks un nekavēsies. Tā ir mūsu būtība, aicinājums un nolemtība. Vai ir bijusi krīze? Jā, protams, viņš saka, tas ir Robs Kočkins. Eiropa to zina. Vai būs vēl kāda krīze? Viņš saka, es nezinu, bet no acīm redzot, mēs redzam, ka ir nopietnas krīzes apkārt. Man uz to faktiski ir vienalga, ka viņš saka tā nosprauties, tas nav solīts vārds varbūt. Tas nav tāpēc, ka man ir vienaldzīgi, kas notiek pasaulē. Nē, protams, tas ir tāpēc, ka es atsakos skatīties savā dzīvē uz visu šo kā krīzi. Es to redzu kā vienīgi, kā man dot brīnišķīgi iespēju mācīties un dzīvot Dieva valstības cienīgi, tverot viņu labvēlību un godību jebkuros apstākļos, pateicoties, kam lietas sāk apkārt mainīties. Dievu gribētu, lietas sāk apkārt mainīties, Dievu gribētu un virzīt. Tieši šādam dzīves stilam mēs tikām radīti. Un viņš saka tā, draudzi, šī ir mūsu finālā stunda, šī ir mūsu vienreizēja lielā iespēja. Mēs varam ietekmēt ar savu dzīvi šo pasauli, vienkārši ļaujot Dievam palīdzēt mums skatīties augstāk par šo krīzi, augstāk par apstākļiem, kas ap mums, skatoties skatoties tikai uz viņu. Vēl viņš saka vēl tādu vienu lietu vienā dievkalpojumā, kas bija 11. augustā. Šito, ko es nolasīju, bija 12. augusts, 11. gads, bet šitas ir, jā. Un te tā, ja viņš saka tā, Latvija ir Eiropas atmodas atslēga un Eiropas atmodas stūri. Eiropā Dievam ir 2 atmodas strateģiskie centri, Rīga un Londona. Mūsēji tur ir daudz. Draudzē Latvijā jāraug savu patiesā identitāti un patību, un no tās nav jākaunas vai jārēģē uz to ar mazvērtības izjūtu. Latvija ir kā lēdija, kas ir skepsi pārņemta savās vēsturiskās pieredzes dēļ. To vēlējušies glābt daudzi, bet rezultātā tas ir nes tikai vilšanos un sabrukumu. Latvija šī stunda nāk beidzot atraisīsies no šīm bailēm un uztic sev Jēzum, ar kur tu dejos kopā uzticības pilnu un prieku pārņemtu iemīlējušos deju. Tā es vēlreiz, tā kā redziet, gaismas deficīts. Vēl daži komentāri, lai mēs saprotam vienu lietu. Ziniet, politiskās partijas nemainīs kārtību valstī. Nemainīs. Nav. Tas viss ir velts pūles, galīgi un absolūti, ja tāpēc es šajā ziņā pastāvu malā. Ziniet, es vēl tā pārdomāju, neko speciāli nevēršot ne par vienu, bet es tikai pārdomāju par terminoloģiju un par garīgo loģiku, ja cik lielā mērā, teiksim, mēs varam šo te apgalvot kā ticīgi cilvēki. Mēs zinām tādu terminu, tādu nosaukumu Latvija pirmā vietā. Man ir vēl papildinājums, Latvija pirmā vietā tikai tūlīt aiz Dievu. Tas būtu tas pareizais precizējums. Redziet, ja pirmais ir Latvijā, tad faktiski Latvija ir pirmajā vietā. Ja pirmais ir Latvijā.
Tas ir jautājums, vai viņš ir daudziem šeit pirmais. Ja? Tur ir tā lieta. Politiskā sistēma var būt labi teiksim, humanizēta, ja? Un tā tālāk, un mēģināt sakārtot šo valsti, ja? Cilvēcisko resursu spēkā. Ja? Bet tas, godīgi sakot, neizdosies, tāpēc, ka, godīgi sakot, cilvēks netiek galā. Ja? Tikai Dievs. Tikai Dievs maina, ja? Kā saka, sabiedrību uz labu, ja? Un viņš tikai maina, teiksim, šīs proporcijas starp dzīvajiem un mirušiem šajā valstī. Ja? Tas varbūt jāsaprot. Lūk, un to es savā laikā klausījos Billy Brīm. Jūs zināt, viņa Kenneth, vai tas ir Glorija Koplanda, bieži uzstājās kopā. Tāds draudzens, cik es saprotu, 2 māsas. Un tad viņas, teiksim, tādi pārdomu punkti, ja, kas man likās svarīgi, lūk, ko viņi saka. Tikai viens ir, kas palīdzēs Amerikai, Izrēlē un pagānu tautām pasaulē, tā ir atmoda. Tas ir viņas jau vēsture to pierāda. Ja? Tāpēc, kad mēs runājam par Latvijas atmodu, ja, tad jūs saprotiet vienu lietu, cik tas ir nozīmīgs vēsturisks punkts un moments priekš mums visiem. Mēs esam Latvijas labākā daļa. Ja? Tā ir nomocītā daļa, ja, kas faktiski, godīgi sakot, varbūt būs iedzīta tādā stūrī, ja, ka beidzot mēs būsim adresēti no Dieva priekš viņiem, ja, ar iespēju atrast durvis, kas radīs izēju. Ja? Lūk, tādi momenti ir. Tā kā baznīcai stāv priekšā ļoti nopietni tādi labi atbildības laiki, jā. Un tas būs, kas te man tagad ir ar to lampu, jā. Tā, 1857. līdz 59. gadā, 3. septembrī, ASV piedzīvoja savu lielāko garīgo atmodu tieši tur, kur kādreiz atradās Dviņu toņi Ņujorkā. Tie tagad ir nograuti. Es toreiz teicu, Amerikai tā iedeva pa vaigu, ja, kā faktiski nobruk 2 zobi. Atmoda ir Dieva klātbūtnes tik stipra esamība. Atmoda ir Dieva klātbūtnes tik stipra esamība, kas skar vienlaicīgi gan ticīgos, gan neticīgos. Svētais gars maina garīgu atmosfēru tik dramatiski, ka tas maina noskaņojumu rīcību cilvēkos visā pilsētā, reģionā un pat valstī. 1742. gadā Jonatans Edvards apgalvoja, ka atmoda parasti sākas nenozīmīgā vietā, pilsētā vai ticīgo grupā. Man ļoti patīk Latvija šajā ziņā. To, ka, teiksim, pasaules varenotātei skatījumā Latvija būtībā nav nekas, ja, tā liekas, ja. Viņi tur var plātīties, ka viņiem tur ir un viņi tur apjomziņā un visās citās, teiksim, nodrošiem ziņā un tā tālāk viņiem dzīves līmenis un vispārējais, ja. Bet redz, es jau teicu, ja Dievs personicē valsts, viņš skatās uz valsts kā uz personu. Ja? Bībelē tas ir skaidri un gaiši redzams attiecībā arī uz Izraelu, bet piemēru tur ir ļoti daudz. Mēs arī esam, mēs esam Dieva tauta, ja? Vienskaitlīgi Dieva tauta, ja? un attiecīgi, bet mēs esam viens ķermenis, ja? Mēs esam viens svētķermenis, ja? Tātad persona, ja? Dievs personicē valsts, un tad ir jautājums, kā valsts sev izpauž, kas ir valsts sirdī, kādi viņas, teiksim, apliecinājumi veidi, ja, šī gadījumā, ja? Vai tas ir karoks, himna, ja, teiksim, prezidenta pils Svētā gara tornis un tā tālāk, ja, karoks, ja, tas ir super, vai ne, tā kā tas runā par Latvijas faktiski perspektīvo raksturu, ja tā var izteikties, ja viņi pat labāk tā neizpauž sevi. Bet es domāju, tas ir iekšējais apliecinājums. Lūk, un ko te es gribēju redzēt, pazaudēju domu no lielās gudrās runāšanas. Ko es gribēju pateikt? Jā, varbūt atcerēšos, jā. Labi, un tātad Edvards apgalvoja, ka atmodas viņš palīdzēja man. Vien sakot, redziet, ja skatās uz Latviju, tad ir korintiešiem pateicis to pa personām runāt, vai daudz ir jūsu vidū tur super bagātie un ietekmīgie un gudrie cilvēki. Nav taču. Man ļoti patīk, tāpēc arī tā iekšēji saprot, ka man patīk būt ar vienkāršiem cilvēkiem. Zinu, ka tev ir nācies sēdēt tā teikt ar kaut kādiem valsts vīriem un vēl kaut kā tam līdzīgi. Es sev pieķeru pie domas, cik labi būt ar tādiem vienkāršiem lauku cilvēkiem. Es pa laukiem arī drasēju diezgan daudz, vai ne? Es esmu vispār tā teikt aizskar cilvēks, ja. Man vienreiz viņi jautāja pie galda, viņi jautāja, ar ko jūs nodarboties? Es saku, es esmu tāds Latvijas kaktu sludinātājs, ja. Es cenšos izgaismot kaktus, jau pagaidām vismaz, ja, bet tas tā. Savu potenciālu es apzinos, bet pagaidām tu vienalga esi aiz aizkariem. Lūk, bet Latvija, lūk, ar ko ir piemēra to, kas nav nekas, Dievs ņem un padara pa kaut ko. Un tāpēc viņa kā personificēts lielums ir ļoti noderīgi, jā, teiksim, jā, tas ir vienkārši, lai izraisītu tādu, šokējošu brīnumu pasaules apziņas tajā pagrimusajā mentalitātē, lai ieraudzītu, ka viena valsts pēkšņi faktiski ir, kļūst vienkārši, no kurienes jums tas, kā jums tas viss, kas tas viss, kā tas viss ir iespējams. Tā kā tas viss ir. Un vēl viena lieta, runāju par sevi, no 2010. gada man pat daudz ko būtu runāt. Es biju pilnīgs skeptiķis, jo es Latviju redzēju kā pīļdīt, ja, kurā, godīgi sakot, nekas labs nav gaidāms. Ja.
Bet 2010. gadā notika dramatisks piedzīvojums un pārdzīvojums man kā skeptiķiem, ja vienkārši būtiski nogāzās svētais gars atomsprādzienā. Ja? Un no tā brīža es sev nenoskaņoju atmodē. Es vienkārši saprotu, ka man atmoda dzīvo jau tagad. Tas vārds vienkārši ir dzīves. Viņš nemirst. Viņš vienkārši nemirst. Tev viņš nav jāpumpē, viņš vienkārši tur ir. Viņš vienkārši tur ir, un man radās pastiprināta interese par Latvijas atmodas jautājumiem, un tad, es saku, man tur ir pietiekami daudz materiāla par šīm lietām. Kaut gan nav precedenta vēl, ja? Es eju tālāk, ja. Viņš ticēja, tas Jonathans Edvards, viņš ticēja, ka ASV aicinājums no Dieva ir izplatīt evaņģēli un nest pravietisko vārdu pa visu pasauli. ASV ģerbonis ir Balgals ērglis, es par to kā bijušais ornitologs un plēsē putnu pētnieks arī var pateikt ļoti daudz ko interesantu. Pirms katras atmodas pasaulē un ASV bija izteikti, paklausies uzmanīgi, to saka Billy Brīm. Pirms katras atmodas pasaulē un ASV bija izteikti ekonomiskā, politiskā krīze un pat katastrofa. Jebkuru valsti, tas ir, tā skaitā arī ASV, neglābs kārtējas vēlēšana balsojums, ar ko savas cerības aiz cilvēki. Tie nebūs arī tie, kas pārvalda valsti un nosaka tās virzību uz labāku nākotni. Jebkuru valsti glābs tikai un vienīgi atmoda no Dieva. Lūk, un vēl 2 punkti. 860. gadā ASV bija tikai 3 miljoni iedzīvotāji. 1860. gadā. No tiem 2 gadu garumā pie kunga nāca un garā piedzima no augšienes apmēram 2 miljoni. Ja? Vienlaicīgi atmoda toreiz sākās arī Austerā, Īrijā un tā tālāk. Un tā vēl pēdējais atmoda ir Dieva klātbūtnes, tas laikam ir mans papildinājums, atmoda ir Dieva klātbūtnes manifestācija tik stiprā veidā, ka šī ietekme skar vienlaicīgi gan ticīgos, gan neticīgos. Svētais gars pārvērš garīgo atmosfēru tik dramatiski, ka tas maina noskaņojumu rīcību cilvēkos nevien pilsētā vai reģionā, bet visā valstī. Jā, tur jau agrāk tas viss bija. Tā kā mums priekšā stāv nopietnas lietas, ja, un esiet gatavi šīm lietām, mums nav nekāds bezcers vai kaut kā tam līdzīgi, mēs neesam draudz, kas muļājās uz vietas. Dievs kaut ko paslepeni strādā, viņš ir noslēpumā, viņš daudz lietas tur noslēpumā. Mēs pat vēl nezinām aiz gardīnēm, kuri ir tie potenciāli, kas klusumā tiek gatavot Latvijas atmodē. Mēs to vēl nezinām. Viņi te parādīsies, ja, un pamāz arī neliksies. Ja. Tāpēc saku vēlreiz, ja tie, kas, teiksim, lielās ar lielām draudzēm, es labāk turēšu savu sirdi pazemībā, ja, lai pasargātu sev no iedomības. Ja? Tā kā es saku vēlreiz, mums ir mūsu interešu sfērā faktiski jābūt tā, ka mums jābūt vienotiem garā. Mēs esam vienos ķermenis, kas iekšē nevar būt sašķelts. Ja? Kurš te kur, ja? Tas ir galīgi garām. Ja? Ir jābūt kaut kādai šai tā teikt, kopsaskaņai. Tas ir faktiski Latvijas ieguvums, ja mēs tādi būsim. Ja draudzi sadrumstalo, tad, jā, miesa dara savu un šitas te meltēvs arī draņas dara savu. Viņam jādod pa pūrnu ar Dievu vārdu, ja, kā saka, viss, ja, šeit saņem, saproties, un cauri. Jā, šodien mums tā diena, Kaspars ir atnācis, beigšu arī, ja. Debes Tēvs, paldies Tev par šodien, paldies Dievs kungs par šo pravietisko Dievs kungs plūsmu. Paldies, ka Tu šodien esi runājis, paldies, ka Tu esi pavēstījis, paldies, ka Tu esi paziņojis Dievs kungs. Tu neklusē Dievs kungs, un tad, kad tas ir vajadzīgs, tad Dievs kungs to dar dzirdam cilvēkiem, mans Dievs. Es ļoti lūdzu, lai sirds saklaus to, ko balss Tavu runā, Dievs, Tavs sirds balss un Tavs dzīvais vārds, mans Dievs. Jēzus vārdā. Svēt Latviju, Dievs kungs, svēt draudz Latvijā, Dievs kungs, maina visu uz labu un padara brīnumu, Dievs kungs, piesakot sevi kā pilnvarīgus tās glābēju. Jēzus vārdā, amen.